Sveiciens no vēlās pēcpusdienas, no šīs saulainās jaukās dienas, kas visu dienu spīdēja sauli kurā. Un es gribu tev sūtīt mīļus sveicienus no savas sirds, no Dieva sirds. Personīgi ikvienam, kurš tagad skatās, kurš pieslēdzās, un lai Dievs tevi svētī bagātīgi. Dievam ir ļoti labi plāni tavai dzīvei, ļoti labi plāni. Tu esi viņam ļoti dārgs, tu esi viņam ļoti nozīmīgs un ļoti vajadzīgs. Es priecājos, ka tu esi pieslēdzies un ka tu skaties šo vakara uzrunu piekdienas vakarā, kas nesīs tavai sirdī, tavai dzīvei, nesīs izmaiņas, nesīs svētību. Un šodien es vienkārši īsi lūkšu par tevi. Kungs svētī ikvienu, kurš tieši tagad skatās, kurš pieslēdzās, kurš pieslēgsies vēlāk. Dievs, lai tava gaisma viņus uzrunā, lai tava klātbūtne viņus pārņem, lai vienmēr viņi var sekot tavai gana balsī, un lai viņu dzīves var iet visā pilnumā, ko tu, Dievs, esi viņiem paredzējis, Jēzus vārdā. Un tā kā es tev šovakar ilgi laiku negribu aizņemt, bet drusciņi mums Dieva vārdu vajag katram. Un es tev gribu pajautāt to jautājumu, kas bija šodien manā sirdī, gatavojot šo uzrunu. Kā tu domā dzīvot savu dzīvi? Kā tu domā dzīvot savu dzīvi? Un ar otru jautājumu, uz kāda pamata tu cel savu dzīvi? Tā kā šie divi jautājumi kopā, kā tu domā dzīvot savu dzīvi un uz kāda pamata tu cel savu dzīvi? Un, protams, kad mēs zinām, ka Dieva vārds ir vienīgais pamats mūsu dzīvei. To arī saka Marka evaņģēlijā. Nevis Marka, es kļūdījos, pārteicos Mateja. Mateja 7. nodaļa no 22 līdz 29. Kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, par Tavu brīnišķīgo vārdu, par to klātbūtni, ko izsaro Tavs vārds katra viena skatītāja sirdī un arī manā sirdī. Un te Dievvārds saka, daudz uz mani sacīs tajā dienā, kungs, un vai mēs Tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs Tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs Tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vējš pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, kam autoritāte, kam spēks, un ne kā viņu raksta mācītāji, to saka citu tulkojumi. Iedomājies, kāds ir Dieva vārdam spēks, kā Jēzus saka, kas manus vārdus dzirdēs un darīs. Tie savu namu cēl uz klints, un kas manus vārdus nedzird un negrib dzirdēt, un pat negrib darīt. Tas nozīmē, ka tas nams cels būs uz smiltīm. Nāks kādas dzīves situācijas, nāks kādas lietas, un tas var apstādināt. Mums katram ikvienam vajag Dieva vārdu, spēku un gudrību, sevišķi šajos laikos. Un cilvēki ir tik izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva klātbūtnes. Un ejot evaņģelizēt, kā jau evaņģēlijs saka, kad evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, tā saka Romiešiem 1. vēstule 16, un ik viens, kas dzird, top glābts, un ik viens, kurš nedzird, to pazudināts. Un tāpēc draudzes lielais uzdevums jau arī ir, tūlīt pateikšu, kādi jau noteikti jau zina, jau saka priekšā, Marka evaņģēlijs. 16. nodaļa 15, un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasludināt evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, manā vārdā tie ļaunas garus izdzīs, jaunām mēlēm runās un ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs, un neveseliem viņa rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tas kungs,
Cik brīnišķīgi, tāds prieks nāk, kad Dievu vārdu lasa. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Tāpēc šodien tu un es mēs varam sagaidīt no Dieva vārda gan atbildes, gan atrisinājumu, gan iedrošinājumu, gan aizskārienu, gan piepildījumu, jo Dieva vārds nekad nebeidzās. Viņa mīlestība nekad nebeidzas. Tā vienmēr izlejas jauna un jauna pār tevi ik rītu. Viņa rokas tevi nes, ik rītu viņš tevi redz un mani. Un cik daudz mums vairāk vajag teikt, kungs, te es esmu, palīdzi man. Un kā jau es tev jautāju, ko tu domā par savu dzīvi? Dievam ir plāns tavai dzīvei, Dievam ir mēģi tavai dzīvei. Dievam tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, ļoti, ļoti dārgs. Un cik tas ir jauki, kad kāds vēl skatās, brīnišķīgi, paldies, Sarmīt, kad tu esi pieslēgusies no tālās vidzemes, slava Dievam, lai tas vārds krīt uz tevi. Un uz kādu pamatu mēs ceļam? Un kā tu pats iedomājies Jēzu? Varbūt tev kāds priekšstats, varbūt tev kādi uzskati ir pašam radušies, varbūt no kāda cita ienākuši tavās domās, varbūt tā miesa ir paņēmusi un sākus tavā prātā, tavā sirdī runāt, kāds tas Jēzus nemaz nav, ko viņš nevar vai ko viņš var, jo vispār viņš neko nevar. Bet kā tu redzi Jēzu savā dzīvē? Un šīs tēmas būs, kuras es turpināšu arī nākošajā nedēļā, būs par ticību. Kas ir ticība? Kā saglabāt ticību? Kā noturēt ticību? Kā auklēt ticību? Kā lolot ticību? Kā rūpēties, lai tā ticība būtu? Lai kādi mums viņu nenozaktu un neatņemtu. Jo kā Jēzus teica, ka viņš nāks otrais uz zemes, viņš skatīsies, vai šeit ticību vairs atradīšu. Un Ebrejiem 11. nodaļa 6 saka, Dievam bez ticības nevar patikt. Bez ticības nevar patikt. Tā kā mums tāpēc nākās rūpēties un sargāt to ticību. Un ko es tev vēl gribēju teikt, kad es tev iesaku paskaties mācītājs Lilijas Gulbes timelēnā. Viņa katru pirmdienu 4:00 māca brīnišķīgas mācības par Dievu vārdu un sevišķi par šiem pēdējiem laikiem. Un šīs divas pēdējās pirmdienas viņa runāja 1. un 2. daļu netikt pieviltam. Un tāpēc ir tik svarīgi mums netikt pieviltam ar maldu mācībām. Jo es ticu, ka tu tagad skaties un tu esi ticīgais. Kaut vai tu pirmo reizi skaties, jo tāpēc, ka lielākoties Latvijā visi ir ticīgi. Un kaut vai tu tagad esi pilnīgi neticīgs. Es atvainojos. Man iezvanījās telefons. Es atvainojos, man tiešām iezvanījās telefons, tāpēc, kad vari man apsveikt, šis ir mans pirmais laivs, kur es laižu pa tiešo tiešraidē. Un tāpēc esi priecīgs un neesi dusmīgs, kad es aizmirsu izslēgt skaļruni telefonam. Un tāpēc Dievvārds saka, ka bez ticības nevar Dievam patikt, bet Dievs ir tik brīnišķīgs, un viņš mūs māca un ved pa savu patiesības ceļu. Un pie kā es paliku? Es paliku pie tā, kādu Jēzu tu redzi. Un ir ceļš tagad tuvojas Ziemassvētku laiks, un tāds gaidīšanas laiks, un sapņi un ilgas dzims, un ar nākošo gadu būs vēlmes kādas, protams, kā mēs katrs gribam mainīties un būt labāks tur, un ko nu kurš, un sievietes ir par ko specifiski rūpējas, kas nu sievietēm ir, ja, labi izskatīties un tā tālāk, un katram, ja, bet kā tu viņu redzēsi? Bija pie krusta, kad Jēzu piesita divi, viens vienā pusē, otrs otrā, divi zagļi. Vienam bija atklātas gara acis un slāpstoša sirds, un otram nebija. Viens teica, kas tad viņš ir? Nekas. Neko viņš nevar, neko viņš nespēja, pats sevi nespēja piecelt, pats sevi nespēja uz zemes nolikt, neko viņš nespēja darīt. Bet paldies Dievam par to otru, kurš redzēja, ka tas ir Dieva dēls, kurš redzēja šīs zīmes un brīnums, kurš redzēja, kā Dieva vārds kustās, kā Dieva vārds darbojas. Un viņš teica, Lūkas evaņģēlī mājā var skatīties 23:42, kur viņš teica, Jēzu piemini mani, kad tu nāksi valstībā.
Un Jēzus tam sacīja, uzreiz viņš viņam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē, šodien tu būsi ar mani kopā. Šodien Psalms 118:24 saka, šī ir tā diena, ko tas kungs mums ir devis. Priecāsimies un līksmosimies. Šī ir tā diena, šis ir tas vakars, ko tas kungs mums ir devis. Un tāpēc Jēzus uzreiz teica, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tāpēc mēs ejam evaņģēliju liecināt un sludināt cilvēkiem, kur Dievs apstiprina zīmes un brīnums dod cilvēku dzīvēs, atbildētas lūgšanas, un ka mēs viņiem jautājam un sakam, kungs Dievs, vai tu gribi ieaicināt Jēzu savā dzīvē, kad Jēzus ir nomirs par taviem grēkiem, un vai tu vēlies kungu Dievu ieaicināt savā dzīvē, un cilvēki saka, jā, uz ielas. Un daudz tiek aizskart. Visā Latvijā tiek sludināts evaņģēlijs. Vēl es gribu godu pateikt Dievam un dot, kad oktobrī Rīgas komanda palīdzēja, River Rīga institūts palīdzēja, un mums bija 191 cilvēks, kas ieaicināja Jēzu Kristu. Latvijā, Ventspilī, uz ielām, parkos. Un Dievam ir ļoti lieli plāni tavai dzīvei, ļoti lieli plāni tavai dzīvei. Un Dievs ir brīnišķīgs, viņš ir uzticams, viņš nekad tev nav pagājis garām, viņš nekad nepaies tev garām. Un tāpēc mēs ejam un sludinām šo evaņģēliju un ticam, ka uzdodot šos jautājumus, cilvēks ieaicina Jēzu savā dzīvē. Un Dieva gars tālāk aizskar. Un man pagājušajā piekdienas dienā, pēcpusdienā izejot jau krēsla metās, Dievs deva daudzus glābtus cilvēkus. Un no tiem reāli trīs, bija ar lielu Dievu aizskārienu. Bija viens puisis, kurš otro reizi dzird evaņģēliju uz ielām un saka, tāds ap 25 gadi, viņš saka, jā, tā ir zīme, tiešām man jāsāk domāt un jānāk uz draudzi atpakaļ. Un es iedrošināju viņu, tur, kur viņš ir, ja viņš ir tajā draudzē, lai viņš iet uz to draudzi un lai nodot sevi kungam Jēzum Kristum. Un bija brīnišķīga vēl viena māmuļa un bija brīnišķīga sieviete. Un es ticu, ka tu dāma skaties tagad, tajās čabošajās rudens lapās, tu biji izgājusi ar saucienu, kungs, vai tu dosi man atbildi? Jo kādas daudzas stundas mājās iepriekš tu biji teikusi, kungs, kur tu esi, man tev vajag, dod man atbildi, kur tu izdarīji izvēli, neaizgāji uz jūru, bet aizgāji uz šo brīnišķīgo parku. Un tajā mirklī gāju es, un pa tālu gabalu, svētā gara nomaņā es sadzirdēju, viņa uzrunā šo sievieti. Un viņa tika glābta, viņa jau bija ticīga, viņa aicināja Jēzu, Dievs viņu aizskāra, Dieva mīlestība izlējās. Viņa, tu skaties, brīnišķīgā kundze, tad mīļi sveicieni tev no manis, viņiem kurā mirklī tu vari pazvanīt un jautāt un skatīties nākošos raidījumus. Un tāpēc cilvēki gaida evaņģēliju. Šajās dienās, šajā laikā cilvēkiem vajag, viņš grib lietot tavu dzīvi. Tavu dzīvi. Te kādam man vēl jāuzliek ir rokas pamājiens, mācos, cik brīnišķīgi. Prieks, ka Inese skatās, prieks Inesīt un paldies tev par to. Un tāpēc mums ir jāredz Dievs kā liels un varens Dievs, kurš spēj darīt izmaiņas mūsu dzīvēs. Un tie bija tie divi zagļi, kurš vien atpazina, kurš un otrs neatpazina. Un šodien, kad tuvojas, kā jau teicu, šī noskaņa, kādu Jēzu tu redzi? Vai tu redzi viņu tajā mazajā silītē visu dzīvi? Tas būtu brīnišķīgi kādam, kurš nekad nezina par Jēzu, redzēt tādu silīti, tādu skaistu izrotājumu, ko dara denominācijas un lielās baznīcas un mazās, un kur cilvēki var tikt iepazīstināt, kad ir piedzimis glābējs pestītājs. Bet lai tajā nepaliktu, pēc gada, pēc 2, pēc 5, pēc 10, lai ticīgi varētu iet tālāk, dzīvot Dieva augšām celtajā spēkā, svētā gara spēkā. Un lai tad būtu mūsu dzīvēm augļi. Tā kā ar to vien ir par maz redzēt Jēzu silītē. Varbūt kā tev kaimiņi ir kaut ko teikuši, kā jau es pirmie teicu, viņš nav nekas. Ja vienkārši lielākoties cilvēks nezina. Varbūt tu esi iedomājies, ka tev var palīdzēt kaut kāds vītiņauks pie ārdurvīm pielikts. Protams, viņš jau ir sakaltis, varbūt viņš bija pīlāģu zars, vienalga kā tam nozīme, bet neviens zars nevar palīdzēt, kā tikai Jēzus Kristus, kurš ir nācis no tēva, un kurš ir dzīvais vārds šovakar, kuru tu klausies. Neviens nevar palīdzēt. Nevar palīdzēt nekādi mistiski skaitļi uzrakstīti uz durvīm.
es, protams, ticu, ka Jēzus to var saprast, jo viņš ir visu zinošs. Bet pamatā es domāju, ka viņš arī varbūt pat negrib un nesaprot to, kas tur ir rakstīts. Jo tas nav saskaņā ar Dievu vārdu. Bet cilvēki kaut kam cer, kaut kam tic, bet vienmēr ir kaut kas vairāk. Ir dzīvais Dieva spēks, ir dzīvā Dieva realitāte. Un tāpēc es tevi iedrošinu, ka tu, kas skaties, pieslēdzies un ļauj, lai svētais gars uz tavu sirdi tālāk runā un kustina savu vārdu tavā dzīvē. Un arī sveču liesmas. Ir brīnišķīgi aizdzināt svecīti. Ir sevišķi, kā jau nāk šie tumšie laiki, bet cik ir brīnišķīgi tad, ja mūsu sirdī ir ticība, un ka mēs varam lūgt un teikt Dievam, un pateikties par lietām, par kurām mēs ticam, arī sveču gaismā. Tas ir brīnišķīgi, tas ir jauki, tas rada brīnišķīgu atmosfēru. Bet vai tas reāli mums grūtībās var palīdzēt? Tad, kad notiek ārstu slēdzieni, tad, kad notiek situācijas, tad, kad no darba pazvana, ir darbs vai nav darbs, vai tad, kad atnāk kādas analīzes, vai tad, kad ir kāds negaidīts zvans, kur nu vēl kāds ārsta slēdziens. Kas tad tev un man var palīdzēt? Vienīgi dzīvais Dieva vārds. Prieks tevi, Diāna, redzēt no Siguldas, lai svētības ir pār tavu dzīvi. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka tu šovakar neapcietini savu sirdi dzirdot Dievu vārdu, lai tava ticība celtos. Un es saprotu, ka es tālu vairs nevarēšu tikt šajā tēmā un ka būs nākošā nedēļa, nākošās daļas. Bet ko es tev gribu pateikt? Vienīgā lieta. Un viens veids ir, kā tu vari iegūt ticību. Kā tu tagad domā? Kā tu domā? Kas tas tagad ir? Ticību var iegūt vienīgi no Dieva vārda dzirdēšanas un atkal dzirdēšanas. Nekā savādāk ticība necelsies, nekā savādāk mēs nevarēsim nostāties kungam Jēzum Kristum priekšā, nekā savādāk, ja mēs nebūsim ar ticību un ticības darbus darījuši, to, ko Dievs ir tev teicis darīt. Nevis to, ko tu varbūt gribi darīt un kā tu gribi vai es gribi. Un mēs katrs gribam kaut kādu vieglāku ceļu, bet vieglāka ceļa nav. Šaurais ceļš ir tas, kas ved uz Dieva pilnumu tavā un manā dzīvē. Un tā kā ticība ir Romiešu vēstulē, mājās atrodi, ja gribi pieraksti 10:17, kur teikts tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana nāk no Kristus pavēles. Vēl viens tulkojums saka, tad ticība, kas dzimst sirdī, garā, kas dzird un rīkojas uz svaidītā Dieva vārda atbrīvošanas, izteikšanas, kas izskan no Jēzus. Cik brīnišķīgi, ka ticība ir tā, kas dzimst garā. Ticību mēs nevaram prātā dabūt. Mēs lasam Dieva vārdu, un mums katram ir mājās jālasa. Velti Dievam, Dieva vārdam, kaut 5 minūtes laika dienā, kaut 10. Paņem, es iesaku jauno derību, vai Jāņa evaņģēliju, paņem un padrusciņai un pārdomā, un tu redzēsi, ka tu dzirdēsi, ka tu izlasīsi tā tik skaļi, lai tu dzirdi. Kad tu redzēsi, kā Dievs paceļ tev ticību, un tā iedegsies tavā garā. Jo ticība, ticības definīcija ir Ebrejiem 11.1. Ticība ir stipra pārliecība, bez šaubīšanās par to, ko mēs ceram, ka mēs to saņemam un iegūstam. Tā kā ticība ir pārliecība. Vēl kāds tulkojums saka, ticība ir piepildīt to, ko mēs ceram. Ticība ir garantija uz to, ko mēs ceram, ka beigās mēs to iegūsim. Un es ticu, ka tev un man ir kādas vēlmes, kuras tu vēlies un gribi savā dzīvē. Vēl viens tulkojums. Tātad ticība ir pārliecība uz lietām, uz kurām mēs ceram. Apliecinājums, kas ir pierādījums lietām, kuras mēs neredzam. Un pārliecība par Dieva realitāti. Ticība uztver kā reālu faktu to, kas vēl nav atklāts sajūtām. Un ticība nav sajūtas, bet ticība dzimst garā, kad tu un es izrunā ticības vārdu. Tātad ticība, vēl viens tulkojums, tātad ticība īsteno mūsu cerības un kļūst par pamatu, kas mums vajadzīgs, lai iegūtu tos Dieva apsolījumus, lietas, pēc kurām tu un es ilgojos, lai parādītos tas, kas vēl nav redzams, un mēs ticam, kā neredzamo redzēdami, un mēs ticam uz dzīvo Dievu vārdu. Un es lūdzu par tevi, kungs, turpini aizskart tik brīnišķīgi.
Katru ikvienu, kurš skatās, prieks ir Ievu redzēt, svētības tev un tavai visai ģimenei, jo tā kunga mīlestība nekad nebeidzas, tā kunga lietus nekad nebeidzas. Un varbūt jau šis vakars kādā valstī ir tumšāks, mums jau ir krēsli, lai kaut laiks nav daudz, bet Dieva gaisma spīd caur viņa vārdu. Un katrs mākonīts, katra situācija mūsu dzīvē ir jāstum projām ar Dievu vārdu. Mums ir jāstāv pretī, un tā ir tā ticība. Ticība ir rīcība, ticība ir darbība, ticība ir uzticēšanās, ticība ir paļaušanās. Un tā kā svētīts, lai ir kungs tavs vārds, kad tu sēji mūsos ikvienā ticību. Paldies tev, kungs! Un ticība ir zagļi, kas nāk un grib apzagt ticību, bet to es teikšu nākošajā reizē, bet tev un man Dievs ir devis ticības mēru. Prieks, Ilvita, tevi redzēt, svētības tev un tavam namam. Dievs katram ir devis ticības mēru, tev šodien ir ticība. Un ticība būs tā, kas atbrīvos Dieva spēku tavai un manai dzīvei. Ticība, ticīga cilvēka lūgšana izglābs taisno. Ticīga. Dievs skatās uz ticību, un tāpēc mēs rūpējamies, tāpēc mēs nākam, tāpēc mēs klausamies Dieva vārdu, lai mūsu ticība tiek celta. Tāpēc Dieva vārds arī saka, neatstādami savas sapulces vietas, kā daži paraduši, bet viens otru paskubinādam, viens otru iedrošinādam, viens otru mīlēdami, Kristus mīlestībā iedrošinot nākt, teikt, nāc, mācies Dieva vārdu, ļauj Dieva vārdam mainīt sirdi, lai tev un man Dievs varētu uzticēt vairāk vēl nekā līdz šim. Un tā ir tā dzīvā ticība, ir vēl tāda agresīva ticība, un es vēlos tādu ticību vairāk un vairāk, bet es ticu, tev un man jau ir ticība lielāka nekā gadu atpakaļ bija, cik brīnišķīgi, kungam gods, jo lūkšana darbosies ticības spēkā. Nevis tā, ka mēs vienkārši, lūksimies tagad, lūksimies. Kādreiz es to vārdu dzirdēju, es domāju, ārprāts. Man sirdī nebija atsauces tam vārdam, es nebiju kristiete, bet lūksimies. Ko tad lūksimies? Es jau tā lūdzu, es jau tā ticu, ka Dievs ir. Kur tad viņš ir? Kāpēc viņš man nepalīdz? Bet tad, kad mēs ieaicinām Jēzu savā sirdī, mūsu dzīvē notiek šī jaunpiedzimšana, kad mūsu gars atzīmes dzīvībai, ar Kristu Jēzu. Romiešiem 8:2 saka Dievvvārds tieši priekš tevis, priekš kādas šis vārds skad. Tad tiem, kas ir Jēzu Kristu, nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara likums ir darījis mūs brīvu no nāves likuma, no slimībām, no nabadzības, no bauslības likuma, bet dzīvības gara likums. Slava tev, kungs, par tavu vārdu. Un tāpēc ticīga cilvēka lūkšana var paveikt daudz. Un Marka Evaņģēlijs 11:23, es jūtu tikai no Dieva gara. Un skatos, kā laiks skrien, un tā mūsu dzīve skrien, un tā pienāks mirklis, ka mums vajadzēs stāvēt Jēzus priekšā, un tad, es negribētu asaras, atklāt teikšu. Negribētu raudāt par to, ko es nepiepildīju, ko Dievs man bija licis, par to, ka man pietrūka ticības. Bet tāpēc mēs esam viens priekš otru, lai celtu, iedrošinātu. Prieks, Jāni, ka tu skaties, un kaut kur jau tavs Jēkabiņš ir tūmā, un tā kā svētības tavam namam un tavam dēlam un tavai brīnišķīgajai sievai Mārītei. Un Marka Evaņģēlijs 11. nodaļa 22, 23, 24, pie tā es arī palikšu drīzumā jūtu. Un Jēzus atbildēja uz tiem un sacīja, tev un man, ticiet uz Dievu. Ticiet uz Dievu. Kā es teicu, Ebreja 11:16, bez ticības Dievam nevar patikt. Ticiet uz Dievu. Kas tad ir Dieva ticība? Ticība Dieva vārdam. No citiem tulkojumiem tas arī pateikts. Ticēt, tas nozīmē uz Dievu vārdu. Uz Dievu vārdu ticēt. Uz Dievu vārdu ticēt. Un tas ir tik jauki un tik brīnišķīgi, kā Dievs tevi redz, ka viņš tevi dzird, ka viņš ir ar tevi. Un tālāk viņš saka, jo patiesi, patiesi, es jums saku, kas sacīs šim kalnam, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks, ko viņš saka. Tur ir citu tulkojumi teikts, kur ir 3 reizes teikts saka. Saka. Tā kā, ka mums ir Dieva ticība, mēs sakam uz šiem apstākļiem, uz šīm situācijām, mēs pavēlam Jēzus Kristus vārdā
atstāties no mūsu nama, aiziet projām. Dievs mums ir devis šo autoritāti, šo ticības spēku, šo drosmi, šo uzvaru. Timoteja vēstulē, 1:7, kur viņš saka, es jums neesmu devis bailības garu. Citu tulkojumu saka gļēvuma garu, bet es jums esmu devis spēku pilna garu, nelokamības garu, spēcību garu, skaidrs saprāta garu, lai mēs varam paņemt tos Dieva vārda apsolījumus, kas ir tavai un manai dzīvei. Un tāpēc ir tik svarīgi mums dzirdēt dzīvo Dieva vārdu, lai svētības ir tev šajā vakarā. Un vienalga, kurā vietā tu esi, pieslēdzies un ej draudzē un sauc uz to kungu un slavē to kungu, jo pravieci Hozeja teica, 4:6, vecā derība, mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma dēļ, un tā negrib neko mācīties, vai ne? Kristiešiem jau liekas reizēm visu zina, bet teikšu godīgi, es eju tālāk, jo es mazāk saprotu, kad es zinu, man vairāk un vairāk vajag Dievu, jo viņš atklāja lielākus dziļumus. Un te es paņēmu no kādu lielu Dievu vārdu skolotāju, kas grieķu valodu tulko no grieķu valodas, un viņš saka, ka kontekstā ar šo rakstu vietu ir tas, kad iznīkst kopā, iznīkst nozīmē tiek atdalīts, tiek atšķirts no svētībām. Vai tad tu un es negribi svētības? Mēs katrs gribam. Un Dieva vārds ir apsolījuma grāmata, jā, bet tā ir instrukcija grāmata. Tā ir grāmata, kas mums māca, kā dzīvot. Un Jozoa 1:8 mājās apskaties vecajā derībā, kur ir teikts, aiz Mūzes 5. nodaļas. Ja tu dienām un naktīm turēsi manu vārdu, ka tava mute runās, jā, es varbūt ātrumā to pateikšu, izlasīšu, kā atvērās, paldies Tev, svētais gars, lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, šo Dievu vārdu grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies, tad tev sekmēsies. Citu tulkojumu saka, neviens cilvēks nebūs spējīgs stāvēt tavā priekšā tev pretī visas tavas dzīves dienas. Un vēl kāds tulkojums saka, tu būsi spējīgs gudri rīkoties dzīves situācijās. Un katram mums ir dzīves situācijas, kurās mums ir jārīkojās, un mums vajag Dieva gudrību. Mums vajag Dieva vadību. Un paldies, ka Dievs ieceļ draudzē pieckārtējo kalpošanu mācītājs, kā viņš saka 4. Efesiešu vēstulē, ieceļ apustuļus, evaņģēlistus, praviešus, mācītājus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam. Tas ir, lai tevi un mani sagatavotu, un es esmu tik pateicīga, kad milzīgi ieguldījumi manā dzīvē ir likuši Riverda Rīgas draudzes mācītāji Lilija un Kaspars Gulbi, un to turpina darīt, un es pateicos, kad Latvijā ir tik brīnišķīga draudze, kas sagatavo atmodas nesējus ar uguni, ar Dievu spēku, un kad šī uguns izlejās un evaņģēlijs izskan, un tu un es vari tikt glābts un būt par svētību citiem, bet tas ir tas ceļš, ar kuru tu sāc. Un es tev šodien paskubinu, varbūt tu pirmoreiz skaties, varbūt tu otroreiz skaties. Sāc solīti pa solītim, un manā dzīvē ir posmi bijuši, kur es pat esmu teikusi, es eju pēdiņu pie pēdiņas, pēdiņu pie pēdiņas, un uzticotos, ka tas kungs apgādās visā, ka viņš izvedīs, ka viņš dziedinās, ka viņš atbrīvos. Šodien tu saņemsi dziedināšanu savam garam, un kādi saņems fizisko dziedināšanu, kas kuriem ir nepieciešams. Sagatavojies uz Dievu vārdu, sagatavojies, lai viņš krīt. Es vados pēc svētā gara, jā, man ir kādi konspekti, bet es vados pēc tā, jo ticība ir darbība. Ticība ir darbība. Un tad, kad tu, tā kā nākošais būs vairāki citi punkti, bet tagad pirmais bija tas, ko es teicu, kad mana tauta iet neziņas atziņa trūkuma dēļ bojā, kur viņi tiek atšķirti no svētībām un atdalīti, bet mēs taču tādi negribam būt, mēs gribam, jo pirmā lieta, Dievs nevar svētīt neticību, jo pie viņa, kas nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš dara savu vārdu apstiprina ar zīmēm un brīnumiem un sveiciens Armandam, un lai Dieva svētības ir pār tevi un tavu dzīvi, kungs, un otra lieta ir tas, ka mēs paklausam, tas, ka mēs ņemam Dievu vārdu kā pilnīgu autoritāti, paklausam un gribam sekot un būt Jēzus Kristus mācekļi, nevis sekotāji, bet mācekļi, un akceptējot Dievu vārdu, liekot laiku, dodot laiku katru dienu, padrusciņai, kā es saku,
tu piedzīvosi Dieva varenību, un Dieva spēks tiks atbrīvots caur Dieva vārdu. Slava Tev, kungs! Un ticīga lūkšana būs tā, kas kustinās šos kalnus. Un es Tev pateicos, Tēvs, Jēzus vārdā. Tieši tagad es vienkārši jūtu, kad es lūkšu par jums. Un ja tu esi kādā dzīves posmā, kur varbūt ir kādas neziņas, un ja tu pirmoreiz skaties, un tu neesi ieaicinājis Jēzu Kristu, jo ne visi, kas iet baznīcās un draudzēs, vai lielas bībeles, vai mazas bībeles, vai vispār nav nekādas, vai sēž gadus 10 vai 20, vai ērģeles spēlē, vai dzied korī, bet romiešiem 8:16 saka, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Pirmais ir jāieicina Jēzus Kristus savā sirdī, savā dzīvē, lai tu varētu būt jauns radījums Jēzu Kristū, kur 2. Korintiešiem 5:17 saka, tas, kas ir Jēzu Kristū, redzi, viss ir tapis jauns, vecais ir pagājis, viss ir tapis jauns, jo tu esi jauns radījums Jēzu Kristū. Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs! Slava Tev, kungs! Tas ir tas jaunpiedzimšanas brīnums. Pateikšu precīzāk, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns, un tāpēc ir tik svarīgi ieaicināt Jēzu Kristu savā sirdī. Otrs punkts, varbūt ir kāda situācija, kas tavu sirdi ir apstādinājusi, vai rūpes, vai sāpes, vai grūtums, vai neziņa, vai kāds pēkšņs zvans, vai kāda atbilde, vai kāds ievainojums, vai kāda tuvinieka pazaudēšana, vai laulības izjukšana, vai uzzinot kādas pievilktas lietas, kas nepatīkams. Bet atceries, Dievam ir atrisinājums tavai dzīvei. Un vēl šodien man dikti uzrunāja pie šī 2. punkta, paldies Svētais Gars, kā arī atvērās 18. nodaļa. Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams? 18. nodaļa, 14. pants. Vai tam kungam kaut kas būtu neiespējams šodien priekš tavas dzīves? Un no rīta viņš man arī teica Lūkas evaņģēlijā 1:37, jo Dievam nav nekas neiespējams. Un tāpēc es tev saku to vārdu. Dievam nav nekas neiespējams. Prieks par tevi, Lidija. Svētības tev. Viņam nav nekas neiespējams. Un tāpēc ir svarīgi lūgt un atkal teikt Jēzu, nāc manā sirdī no jauna, lai viņš var izņemt savus sakrātos rūgtumus un dārgumus, ko mēs uzskatām, lai mēs varam atdot Dievam, lai Jēzus ar Svētā gara spēku var tīrīt tavu un manu sirdi. Un varbūt tev ir 3. punkts, ka tu esi šeit un domā, kā tad es esmu kristietis, bet es nesaprotu, vai ir pareizi lietas, vai nepareizas lietas, vai es esmu glābts, vai es neesmu glābts. Vienkārši lūdzot šo lūkšanu, lai Svētais Gars padara to darbu tevi un ka tu pārliecinies par glābšanu, bet nododies ticīgā draudzē, kur tu vari mācīties Dievu vārdu un kļūt par mācekli, lai tu augtu garīgi un lai tava ticība tiktu atraisīta. Un es par tevi tagad lūkšu īsi, un tad mēs lūksim visi kopā. Un kaut tu neesi nevienā punktā pieskaitītajā, Dieva acīs tu esi viņa acu zīlīte, tu esi viņa acu raugs, un tu esi tas dārgais ar Jēzus asinīm, viņš tevi ir atpircis, lai viņš varētu tevi vest tālāk. Un vēl priekš kāda man skan sirdī no romiešiem, Dieva žēlastība un Dieva dāvans ir neatceļamas. Tas ir priekš kāda īpaši. Un es lūkšu, kungs, paldies Tev par katru no šiem cilvēkiem tieši tagad, kurš skatās, kurš sajūt Tavu tumu, kurš sajūt Tavu vārdu. Kungs, paldies Tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Un dari to darbu šo cilvēku sirdīs, ka viņš šodien atkal no jauna kopā ar mani var lūgt Tevi, ieaicināt Tevi, lai Tu, Svētais Gars, vari tālāk darīt šo darbu katrai vienas sirdī. Un es Tev aicināšu lūgt kopā ar mani. Apdomā tagad. Kā tu cel savu dzīvi? Uz kāda pamata tu cel savu dzīvi? Ir vienīgais pamats Kristus Jēzus. Tāpēc es ticu, ka tu lūdz kopā ar mani tagad šo lūgšanu. Dārgais kungs Jēzu, ienāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus, piepildi manu sirdi ar Svēto garu, ieliec manī slāpes pēc tavām lietām, vēlmi lasīt Bībeli, Dievu vārdu. Ieliec manī deksmi un drosmi sludināt evaņģēliju par Jēzu Kristu pazudušajiem cilvēkiem, kas ir apkārt ap mani. Es ticu Jēzu, ka otrais nākot uz zemes, tu mani paņemsi. Es uzticu Tev savu dzīvi. Es Tev atdodu savus ceļus, lai Tu man varētu rādīt
savus ceļus. Pateicos, ka mani grēki ir šodien piedoti. Es esmu jauns radījums, Jēzu Kristu. Kas pagājis, tas pagājis. Manā sirdī ir Jēzus. Es esmu ceļā uz debesīm un jaunam ticības iesākumam savā dzīvē kopā ar tevi. Un Dievs, es tev uzticos, jo es gribu celt savu dzīvi uz tava vārda pamata un gribu mācīt to savā ģimenē, saviem bērniem, lai es varētu būt tavās rokās lietojams draugs. Āmen. Es tevi apsveicu, no sirds apsveicu. Tā ir lielākā, vērtīgākā lūkšana, ja tu lūdz pirmo reizi. Tu esi izrauts no nāvis valstības un tu esi iecelts Tēva mīļotajā valstībā, garīgajā valstībā, svētā gara vadībā. Tu tiksi vadīts, pasargāts, apsargāts. Apsveic tevi no sirds, un arī tie, kas ir lūguši otro reizi vai nodošanās lūkšanu. Tas ir tik brīnišķīgi. Es lūdzu tevi, uzraksti man, atraksti man vai messengerā, vai tev telefons pieejams. Nepaliec viens. Es lūdzu kā draudzes mācītājs, lūdzu par cilvēkiem ikdienā. Es lūkšu par tevi. Varbūt Dievs man var dot kādu vārdu priekš tevis stiprinājumu. Bet lasi Dievu vārdu personīgi un ļauj svētajam garam runāt. Un lai Dievs tevi ievad dzīvā atmodas draudzē. Tas ir tas pats vērtīgākais, pats labākais, kā mēs varam augt un stāvēt ticībā šai baiļu sistēmai, kas tagad nāk, jo ir baiļu gars un ticības gars, bet mēs esam ticības garu dabūjuši, jo Jēzus Kristus dzīvo mūsos, un es vēl jūtu, kad es aizlūkšu par dziedināšanu, par veselību. Ja tev ir šī vajadzība, varbūt veseliski, ka tu esi nomākts, varbūt depresijas, varbūt nāk domas no ienaidnieka, varbūt tā ir mazvērtība. Ja varbūt tu esi saņēmis kādu ārsta slēdzienu, kuru ārsti nevar ārstēt un nevar izārstēt. Un paldies Dievam par ārstiem, bet ir tik daudz slimības, ko ārsti nespēj izārstēt. Bet Dievs ir tas, kas ārstē. Viņš ir tas, kas dziedina. Un tāpēc vienalga, kas tev būtu, uzliec savu roku uz sirds. Tas ir gars. Ja tev sāp viss ķermenis, tu vari uzlikt roku uz galvas. Vienalga, jūties brīvi, un es aizlūkšu par tevi un saņem Dievu vārdu. Saņem Dieva dziedinošo vārdu savai dzīvei. Kungs, es tev pateicos par katru ikvienu, kurš tagad skatās, par katru ikvienu, kurš klausās, kungs, un es tev pateicos, Tēvs, jo tas pats gars, kas piecēla Jēzu Kristu no miroņiem, tas pats gars mājo ticīgajos, tas pats gars pieceļ katra cilvēka vājās un mirstīgās miesas, un es pasludinu Jēzus vārdā dziedināšanu par katru slimību, par katru simptomu Jēzus vārdā, tajā autoritātei, ko Dievs ir devis ticīgajiem man. Es pasludinu, ka Jēzus brūcēs, viņi ir dziedināti. Es pasludinu ienaidnieks garam atkāpties, depresijas garam atkāpties prom no šīs sievietes vai no šī vīrieša Jēzus varenajā vārdā. Un debesis ir atraisītas, un Dieva spēks nāk, un Dieva dziedinājums ieplūst. Paldies Tev, svētais gars, paldies Tev, ka kādam ir atzīts kaut kur uzrakstīts ārstu fakts audzējs. Jēzus vārdā nolādēts, lai šis audzējs. Es pavēlu katrai šūnai, kas saistībā ir ar audzēju, nolādētai būt Jēzus varenajā vārdā, jo dzīvības gara likums ir katrā vienā, kas piesauc Jēzu Kristu, un katrs ir glābts šodien, katrs dzird Tavu vārdu, un es Tev pateicos par zīmēm un brīnumiem, ka Tu, Tēvs, apstiprini savu vārdu pie ikviena, kurš šodien skatās. Paldies Tev, Tēvs, par dziedinājumu, kādam par iekšām, kādam ir zarnas. Kungs, Jēzus vārdā es pateicos, ka zarnas funkcionē Jēzus varenajā vārdā, ka nāk tieši uguns, Tu piedzīvo tagad uguni Jēzus vārdā, un es Tev pateicos, Kungs, ka tā Dieva uguns, ko es runāšu citās tēmās, citas reizes, tā Dieva uguns ir tā, kas izdedzina katru ienaidnieka spēku, un tā iededzina mūžības realitāti ik vienā cilvēkā, kas šodien klausās, un ik viens ir dziedināts Jēzus Kristus vārdā, lai Jēzus asins apsardzība ir pār ik vienu Jēzus varenajā vārdā. Es Tev pateicos, Kungs, un es ticu, ka zīmes un brīnumi apliecinās
tavu vārdu. Tu esi nomodā par savu vārdu. Un kad cilvēki man atrakstīs, paziņos, un kādiem mēs varēsim teikt, vai vārdus minot, vai neminot, bet publiski tev dod godu un slavu, ko tu esi darījis, lai citiem būtu šī cerība un ticība, kas ir ap tevi un ap mani. Jēzus vārdā. Āmen. Svētīts, lai tu esi šai vakarā. Brīnišķīgi. Brīnišķīgs, lai tev ir vakars, nedēļas nogale, svētdienā dodies uz draudzi, kā mans mācītājs Kaspars un Lilija saka, un arī mācītājs Rodnijs Hovards Brauns saka, ja tu atrod, ka tava draudze ir aizvērta, atrodi tādu, kura ir atvērta, kura tic par to spēku augšām celšanās, un kura tic, kad kristiešiem ir jānostājās Latvijā, jo atmoda ir vienīgā, kas spēs izglābt tautu. Slava tev, kungs, par to. Un esi sagaidošs, turpini lasīt Dievvārdu, raksti man, zvani man, kā jau teicu. Būs prieks sazināties ar tevi. Un, ja tev ir brīvprātīgi sirdī, palaiko vai padalies, lai arī kāds cits tavs tuvinieks to pašu var saņemt, to, ko tu šodien esi saņēmis, un lai Dievs tev bagātīgi svētī tevi, tavus tuviniekus, visus tavus mīļos, tavu kalpošanu, jo Dievvārds saka, ieejot un izejot jūs būsiet svētīti, ieejot un izejot jūs būsiet svētīti, lai tā kunga svētība tevi pavada, Jēzus varenajā vārdā. Pagaidām es saku, paldies tev par skatīšanos, un tā, visu jauku un līdz nākošai reizei, bye, bye!